Sveiki, youtuberi un gameri! Te būs Inkmans LV, un šodien mēs spēlēsim Counter-Strike Global Offense 3. epizodu. Izbaudiet, es tikko pievienojos serverī, tāpēc mums kādu laiku būs jāpagaida. Bet, kamēr mēs gaidām, es jums varu pasāstīt jaunumus. Pagaidām ir 7 abonētāji, bet, kad mēs dabūsim 10, es taisīšu jums jau special. Taču abonējiet mani un turpiniet skatīties mani. Mēs tu cerēsim pievienot uz spēli, un mēs esam kompteroristi. Ņemsim šito, ņemsim no pistolēm Desert Eagle. Paņemsim mums explosive grenades un flashbangs. Smoke varbūt, jā. Tā, mēs esam aprīkojumies, mēs te varam iet. Mēs iemetīsim smoke. Tā, izmetīsim tur smoke. Kāds jau varbūt ir spēlējuši šo spēli un tā. Kādam varbūt viņi nepatīk, kādam patīk, es nezinu. Iesim gar šeien, pārsteigsim viņus. Manējais ir idiots. Tam izskatās, mums būs jāiet šeit. Mūs nošāv. Kāds jau varbūt ir, jūs jau esat ievērojuši, spēlējuši te hostage modu. Es jums gribēju arī parādīt hostage modu. Tā. Ja kāds man ko grib ieteikt, tad sakiet droši, ja kādam šī spēle nepatīk. Jo es zinu, ka daudziem cilvēkiem nepatīk šī spēle, un vienkārši, jo nepatīk ieroči, un nu, tā. Bet tiem, kuriem patīk, kad cerieties šo video klipus, tā. Tad mēs paņemsim rifles, mēs redzam mūsies piesakt tā. Mums nesanāk nekādam grenade, mums sanāk decoys. Tā, labi. Kāds varbūt domā, kas ir decoys, tas kaut kas līdzīgs flashbangam, tikai viņš mazāk iedarbīgāks un viņš ilgāk, tā kā iedarbojas. Jā, mēs varam tur aiziet. Mēs jau nekur nevaram visu aiziet tā. Iemetīsim mums decoy tur. Tam tagad varam varbūt iet uz priekšu un neigi tam. Un mēs esam minējuši. Varbūt jūs šajā epizodē neredzēsiet, kad beigos kaut kādas kills, jo, sen esmu spēlējis, man skilli mazliet ierūsējuši ir. Tāpēc, mēs varbūt tagad nebūsim tā baigi labi. Es drīzumā arī taisīšu vēl Call of Duty Ghost epizodus, bet pagaidām mums nevar, jo vienkārši nav laika, bet, būs vēl. Taču turpinām skatīties. Tā, iesim šeit, un sakosim musējiem, varbūt. Tā, iztaisīšu tiku. Mums novāc. Varbūt pagaidām galinās.
Es gribēju pateikt to, ka varbūt kaut kādas vēlākos viedokļos filmašas kādu kopā, ja es varēšu sarunāt. Tāpēc turpinām skatīties un spēšiet subscribe, kā arī būs animācijas īstām. Šoreiz mēs būsim terorists, pistole, grenades, mēs varētu ņemt molto. Un high explosive grenade un viss mums pietiksies. Tā, turēsim granātu un cerēsim pie... Nē, mēs cerēsim tomēr pie logu. Shit! Velns izšāva logu. Tas bija kempers, bet mēs nevaram iet pret kemperu tā. Pauksim būdoši cerēsim pie hostage. Tā, sieviešu pastīties aizmuguru, kāds ir tur. Tā paņemsim šinu un iesim tad painos. Šeit sēdēsim. Nāc, mēs varam pēc priekšu, un mēs varam palikt šeit un sēdēt. Tā. Uzreiz mašāsīsimies, kas notiek. Un mums nots. Tāds fails. Mums viņa kā vienmēr. Ja jūs nopērkat Global Fans no Steam, jūs arī varat dabūt šo te, kas tāds, achievements. Un vākt viņus, un mums interesanti ir, kā kuram man pēc interesanti. Tā spēle jau pats vispār ir laba, bet viņai vajag jaudīgi datori diezgan. Tas ir vienīgais. Mums noc atkal. Saku, jūs varbūt redzēsiet, ka mums nespēlēsim labi, jo, es vienkārši neesmu ļoti spēlējis un kaut kā, neesmu atkārtojis īsti. Drīzumā arī varbūt uz Garry's Mod mapu turpinājums. Es mums turpināšu parādīt, kā var taisīt Garry's Mod mapu. Mums bija devas bāzes, jo esmu iesācis, mums strādu, tad... Jūs jau dzirdat, kad kāds spēlētājs, ko tur sāk, jo dažreiz serveros tā ir par manu čanālu. Drīzumā būs varbūt Battlefield 3 multiplayers, bet daudzas epizodes par to runājis. Tā, ņemsim šoreiz šitā, grenades, molto. Es varu kāpt augšā. Mēs jau uzamējuši iekšā. Jā, tas ir mazais rīks, tur jau uzsēkšā. Vispār šī multi mapa ir laba, bet jums mācēt viņu spēlēt. Tā, iesim... Mums nav šau, tā. Paldies, ka skatījāt šo video klipu. Spiediet subscribe, like, skriet man saviem draugiem. Gaidiet vēl video klipus. Uz redzēšanos.